Mēs strādājam, lai sagatavoties šodienai. Nevērtējiet pārāk bargi, bērni ir ļoti uztraukušies, bet tagad lūdzu klausieties un skatieties mūsu 2 nedēļu gara darbu Balle Velču pilī. Tā jūs pieteikt princis rieks no riekstu zemes, jūs augtu ieradies princis rieks no riekstu zemes. Jūs augtu. Kā lai jūs piesaka? Princis no riekstu zemes. Jūs augstība ieradies princis no riekstu zemes. Tā jūs pieteikt princis ābols no ābola zemes. Jūs augtu ieradies princis ābols no ābola zemes. Kā lai jūs piesaka? Princis Markvietī no Markvietu zemes. Jūs augstība ieradies princis no Markvietu zemes. Tā jūs pieteikt princis Vizbulīti no Vizbulīšu zemes. Jūs augtu ieradies princis Vizbulīti no Vizbulīšu zemes. Kā lai jūs piesaka? No Melnās zemes. Atverlai, mums jāizpild savu pienākumu. Tāpēc arī jūs varat parādīt savu filmu. Šeit skatīt. Bet šis ielūgums ir adresēts Violam. Vispār tā nav tava darīšana. Violīšu zemes taču nav, ja es mainu savas valsts nosaukumu. Bet nesaskana arī ieņemamais amats. Jūs to pat stādīties priekšā kā burvis. Nākšu stulbie jautājumi, līdz tev pārvērtīs pa krupi. Es gribēju teikt. Es varu kādu pārvērst par krupi, ja es to vēlos. Esmu gan princis, gan burvis vienā personā. Jo tas mēmļaks Viols kaut kur notinās. Karaļvalsts iemītnieks saprat, ka viņš vairāk neatgriezīsies ar lielu balsu pārcelt par princi ievēlējam mani. Redzēs, jūs uzņēmat savā pilī, dārgo kaimiņu. Mēs dzīvojam diezgan noslēgt, neko nezinām, kas notiek apkārt. Reizēm imāls kāds vaidons un prasa, ēģeni. Varbūt es tomēr vajadzēju, ja tur viņus pēc lai ļaudis zinātu kādas viņas valstības, lai tiktu pie sātīgām pusdienām. Dabu nepacietībā uzzināt, kur palicis princis Viols. Nav nejausma. Vienā jautā vasaras rītā, bet nes kāpēc princis neroļ atsauc istabas durvis. Stundas rīt un visas lēnām pārņem satraukums. Durvis ir slēgti, brokstu pārējā tiek izdzerts. Pakušņas skoties vēl tik gaida, skolniekam lapatiksies sākt nodarbību. Durvis ir slēgti. Opa, 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 opa,
savus bērnus augam. Viņi iepazīt disciplīnu. Īsāk sakot, pilsētas nedēļ beidzot apvērt ziņķu durvis. Istaba bija tukša, un uz pilām bija atstāts zīmi. Ja vēl tas jums var parādīt, viņi nesāja līdz kā lietas kaut pierādīšu. Nestraucieties, viss būs labi. Dodos tālu prom, lai stāv, lai šur. Nevar salasīt. Kā tu nevar? Tik skaisti, tik izteiksmīgs rokams. Dodos tālu prom, lai studētu būžu mākslu. Gaidiet, drīz atgriezīšos. Bet par atgriešanos tā bija pilnīgas muļķības. Dīvains notikums. Dīvaini ir tas, ka viņš neiestājas manā pasaules slavenajā burļu skolā. Jūs pat tiešām proti būtu? Jā, princese, ko pavēlēties, var uzbūt ko pavēlēsiet. Jūs vēl priek izpildīšu, bet kura jūs vēlēšanos? Vispār jau viss dzīvē nepieciešamākais mums stāv kā būtu. Varbūt jau no orķestra kas prātas, kas vēlētājums dēļas. Tikai to, kādu orķestru. Man orķestra galva sāp, kā būtu ar jaunu armiju, kur neviens nevarētu sakalt. Kāda ir arī no armijas? Ja ar visiem kaimiņiem noslēgt mieru līgums uz tuvākajiem 500 gadiem, tad jau labāk. Es izdomāju, mēs taču rīkojam šo balli par godu mūsu meitas cipšanas dienai. Uzvarat viņai dāvana, un vai viņai izvēlas patīk. Ko pavēlēsiet, princese? Vai jūs varat visu? Mana burļu vairs nepazīst robežu. Ko gan nedarīs savu bērnu labā? Līdz man viens jaunu dāsnevis maksāja milz algas, tad neviens nedodas tiksāts ar cilvēku rozi. Paprast kaut ko stilīt, piemēram, kristāla papītas platformas. Tā ko unikāli, piemēram, uzskažots ņemotā vienreģa ādas. Paprašot pārvērš par labāko dēļu pasaulē, tad mēs tikai dejosim un dejosim. Nē, palūdzu, lai tevi pārvērš par gudrāko meitni pasaulē, tad mēs varēsim abi risināt pasaules problēmas, risināsim. Nē, paprasīt jaunu, skaistu karieti, lai varam ceļot kopā. Nē, es izdomāju, jūsu augstībai vajadzētu, es nezinu, kaut ko lielu un skaistu. Beidziet balstu muļķības. Es zinu, ko es gribu. Esmu pati uzmanīja, princese. Es gribu zilu rozi. Ārprāt, cik muļķīgi iztērēs vēlēšanos. Ko gan nedarīs savu bērnu labā līdz man vien jaunas dāsnieks maksāja viņiem milz algas, bet neviens neprot izvērtēt par zilu rozi, varbūt tagad jūs. Piedodiet, bet es nevaru palīdzēt. Puģis man rījāvis lāk parāk nenopiet. Visa vainīga ir jums pirmā auklīte, kura lasīja princesi pasakas, kuras pirms tam nebija pārbaudījis kalnu cenzors. Auklīti mēs padziņām, bet tas vairs neko nelīdzēja. Princesei galvā jau bija iesētas pēc muļķīgā ideja, ka viņa būs laimīga tikai tad, kad ieraudzīs zilu rozi. Esiet tik lepus un piesakties mani. Kas vēl nebūs šī prinču balve? Princes Roze, es atnesu jums dāvanu. Man vairs neko nevajag, dzīvē vairs nav jālas. Bet mana dāvana ir īpaša, tai krāsa vērkšķi un tumšs zilos ziedlapas. Ai, paldies! Kas jūs esiet jaunas cilvēki? Jūsu pils dārgi. Viņš mānās, viņš ir princes vīlos. Princīt, tas nav godīgi, jūs atrodaties bezvēs probūtnē. Princese, vai vēl atcerēties savu dzimšanas dienas ballē pirms 3 gadiem? Arī toreiz jūs raudējāt, un neviens nevarēja to, ko jums visvairāk gribāt. Es ēdu jums vākus pie galva un saldēt manā trauciņā kļovu visam sāpē no jūsu asarām. Tad es sapratu, ka tā turpināties nevar devos prom, lai iemācētos izaudzēt zilo rozi. Pēc tam noliku šeit par dārgnieku, dušu kundu bija jāpava ilgi veselu gadu.
vakar tas bija, kad uzziedēja, un tagad es ar mierīgu sirdi varēšu atgriezties savu pīlīšu zemē. Es to nepieļauju, es nelaidīšu, redz. Beidz pagāt, tu neko nevari man neļaut, jo es esmu labāks būs par tevi, man patīk nevajag lietas. Vai dziedāt tev patīk? Ļoti! centību un rūpēm un to, ko jūs dabūjāt vecākiem, ko pasniedzām pušķī, tie ir viņu pašu roku taisīti. Mēs taisījām un gatavojāmies. Bet arī man priekš bērniem ir kaut kas, jo šīs 2 nedēļas, šo 2 nedēļu garumā es krāju visus darbiņus, ko jūsu bērni zīmēja, rakstīja, un viņiem ir šāda grāmatiņa, tātad par visām dienām, katrā dienā viņa bildīte, un apakšā dienas beigās bija dienas rezumē, ko viņi tur iemācījušies, un tur viņi paši ir sarakstījuši, un tā kā jūs varēsiet paskatīties arī viņu darbiņi, ko viņi ir darījuši, un tas būs vienā grāmatā. Un pirmā grāmatiņa man ir Renāra, lūdzu, nāc pēc savas grāmatiņas. Paldies par šo laiku. Tad nākamā grāmatiņa man ir Ilzē. Nākamā grāmatiņa man ir Kristīnai. Tā. Tad ir Dāvis. Tā. Tad ir Sendijs. Par Sendiju man ir īpaši, jo viņš, kā mēs runājam, viņš mums kā atspole. Te viņš ir šite un nepaiet ne sekundi, ka viņš jau ir pavisam citā galā projām. Ja? Viņš mums tāds dzīvelīgs bija. Paldies tev!
Tā, tālāk man ir Mairis. Tad ir Kristaps. Tā, Marats. Tā, Grēta. Tā, Laura. Tā, Sintija. Tā, Ivana. Mums ir palikusi Aiva. Jā, tās ir tā kā es vācu visas šīs divas neteiks un katram tā pa grāmatiņu, to jūs pēc tam varēsiet apskatīties. Liekas vienkārši fantastisks mākslas darbs, kas es ceru, ka pēc tam ceļos uz bibliotēku. Tur ir pils ar visu parku, nu varbūt tās proporcijas pils maziņu, tur karieru liela, tas nekas. Pils ar parku, pelču barons, ar balto dāmu, un tur pat puķis tāds filigrāni izstrādāts, tur var pieiet pēc tam apskatīties. Ļoti skaisti tiešām, un bērni ar lielu aizrautību taisīt to. Un mēs spēlējām arī tādu starptautisku spēli, kas saucās Book Crossing, kas tiek spēlēt visā pasaulē, ko parasti spēlē pieauguši cilvēki, bet to darījām mēs, mums bija vairākas komandas. Tur ir jāreģistrējās internetā, kaut kur jānoslēp grāmata, tad tās grāmatas koordinātas atrašanās vietas ir jāiereģistrē, un pēc tam ir jāmeklē, teiksim, atkal jāatrod, tur ir uzrakstīts, kurā vietā tas ir noslēpts, tad ir jāatrod, katrai grāmatai tur ir tāda uzlīmīta speciāli un tā. Un bērni to visu ļoti aktīvi darīja, un viena komanda izcēlās īpaši. Un es jau viņiem teicu, ka šodien es pateikšu viņiem paldies. Un tie bija 3 zēni, Marats, Dāvis un Kristaps. Un tāpēc viņiem var tīpašai saldēs tētiņš. Visiem pārējiem liels paldies, un man bija ļoti liels prieks ar jums strādāt, un ir sevišķi, kad jūs taisījāt tos darbiņus. Paldies! Tas ir savienojums, jā. Un vēl ir lieta tāda, ka visas nometnes garumā, pirms mēs rakstījām dienas rezumē, mums bija mīklas, arī mums bija 3 komandas. Mēs jau tā kā pašā sākumā bijām sadalījām 3 komandās. Mums bija 3 komandas, šeit ir komandu karogi, zīmēti pašiem Team Cherries, ja? Viena komanda mums bija. Tad otra komanda mums bija Smaidīgie, un trešā komanda mums bija Avenis. Avenis mums bija. Un pa komandiņām mēs pirms dienas beigām risinājām dažādas āķīgas jautājumus. Tur bija mīklas, un es solīju, ka šodien noslēgumā es pateikšu, kura komanda tad nu ir izcīnījusi pirmo vietu. Un tātad Avenēs mums bija Kristīna, Aiva, Renārs un Marats. Smaidīgie mums bija Ilze, Sintija, Mairis un Sendijs. Un Team Cherries bija Dāvis, Kristaps, Ivona, Grēta un Laura. Nu, kā jūs paši domājat, kur komanda izvarēja? Jā, pilnīgi pareizi. Uzvarēja šoreiz Avenis. Tā, un kur ir 4. Avenī? 1, 2, 3, 4, jā. Un punkti viņiem bija 76 punkti. Viņi bija sakrājuši tagad par katru pareizi atbildi 1 punkts. Smaidīgiem un Team Cherries bija vienādi punktu skaiti. Viņi dalīja 2. un 3. vietu. Viņiem bija pa 56 punktiem. Bet pirmo vietu tātad izcīnīja mums Avenītes. Jā, lūdzu. Bet tas arī nav viss. Vēl mums bija sporta tīra.
bija zēnu un meiteņu komanda. Mums bija zēnu un meiteņu komanda. Bija gan tādi, ne jau strīdi, bet tādas domstarpības un tā. Bet uzvarēja zēnu komanda. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Uzvarēja zēnu. Kaut gan tad mums bija tikai 5 zēni, jo viens zēns mums vakar nebija. Un meitenes mums bija 7, bet es tagad runāju. Bet zēniem, 2 zēniem bija jāizpild uzdevums tātad 2 reizes, lai mums tas skaidrs būtu vienāds. Bet ar visu to tad uzvarēja mums zēnu komanda. Tātad zēni, paldies jums! Tā, Kristapā, Renāra, Rāvi, Zendijā un Marija. Zendiju. Pārēc visus ieņemt katrās. Danīt, to arī lūdzu. Mēs visi sājās, tik mazā kastītē. Sājiet, tik mazā smukā kastītē. Vēl kāds fotogrāfija, ne? Cik kādam piekrišana ir? Jūs ļoti skaisti izskatāties, jāizsaka jums kompliments, lai nākamā gadā arī būtu nometne un būtu tikpat smuka un tikpat veiksmīgi, lūdzu, ja?